Tātad vispirms sākumā iziesim cauri visiem produktiem, ko mēs piedāvājam. Tie ir vairāki. Pats pirmais ir konsultācija. Šis ir vienīgais produkts pakalpojums, kas ir bez maksas. Šo es iesaku visiem, lūdzu pieteikties, zvanīt un jautāt. Šajā konsultācijas laikā var noskaidrot, kādas iekārtas jums ir izdevīgākās, cik būtu projektēšanas vai izbūves maksas un kādi citi uzskaites, piemēram, risinājumi jums būtu tie labākie. Tātad, Tālāk mēs piedāvājam iekārtas, piedāvājam projektēšanu, izbūvi, un tad tālāk ir šie Electrum Drive pakalpojumi. Tātad Electrum Drive šī aplikācija, jeb sistēma, tālāk ir Electrum Drive publiskais tīkls, un tad ir šī pēcapmaksas iespēja šajā mūsu publiskajā Electrum Drive tīklā. Tālāk vēlējos ielikt, kaut arī runāts vairākas reizes šodien, šīs uzlādes iekārtas. Bieži no klientiem dzirdu daudz nesaprašanās joprojām starp šīm iekārtām. Tātad ļoti vienkārši ir šīs mainstrāvas un līdzstrāvas iekārtas. Mainstrāvas iekārtas ir līdz 22 kW, līdzstrāvas ir no 22 līdz pat, kādien es minēju, 1000. Tātad bieži cilvēks atnāk pie mums konsultācijas laikā un saka, es vēlētos uzstādīt pie sienas vienu šo kastīti, nezinu, vai šis būs šis AC wallbox vai šis DC. Tad parasti cilvēkam jāsaka, ka visticamāk jūs domājat šo AC, DC arī ir, protams, pielietojums, liels autoparks vai liela autoplūsma, bet izmaksas ir 10 līdz 20 reizes lielākas. Tā kā šīs ir divas ļoti atšķirīgas lietas, nereti ir izdevīgāk uzlikt vairākas AC iekārtas un tā tālāk. Ļoti atkarīgs individuāli no katra uzņēmuma, tā teikt, vajadzībām. Tātad tālāk. Šis Electrum Drive uzlādes pakalpojums, tad pašā pamatā šī ir mobilā lietotne. To jūs redzat savā telefonā, un šī ir sistēma, ko instalējam uzlādes iekārtā, lai viņi savstarpēji tiktu savienots. Tad šo var ielādēt gandrīz jebkurā uzlādes iekārtā, vienalga, kur jūs viņu esat iegādājušies, un šī ir tāds tā kā pārvaldes rīks, norēķinu sistēma. Tātad mazliet par izmaksām ir pieslēgšanās maksa vienreizēja, tad ir neliela fiksēta ikmēneša abonēšanas maksa, un tad ir arī neliela komisija par veiktajām transakcijām. Tad mēs slēdzam beztermiņa līgumu. Tad īstenībā šeit ir arī pirmais punkts šai manai prezentācijai par to, kā nopelnīt ar uzlādes iekārtām. Šeit jūs varat noteikt savu uzlādes cenu. Tātad jums ir stacija un jums ir šī mūsu aplikācijas sistēma. Jūs varat noteikt, kādu cena būs par kilovatstundu attēlos labajā pusē šajā aplikācijā, jeb jūsu stācijā. Tātad šis ir pirmais un galvenais veids, kā būs iespējams nopelnīt. Un tad nopelnīšana ir vienkārši jūsu pašizmaksa, elektrības pašizmaksa plus cik jūs vēlaties nopelnīt. Tātad netieši veids, kā nopelnīt, būs jūs pievienosieties šim lielākajam elektroauto uzlādes tīklam Baltijā. Mēs esam lielākie un paliksim tikai lielāki. Tātad jūs savu staciju pievienojat šam tīklam. Attēlā ar karti jūs redzat, jūsu stacija parādās kā viens no šīm uzlādes vietām. Un cilvēki redz jūsu adresi, bildi, tātad jūs piesaistat vēl klientus. Daudz šie elektroauto lietotāji plāno savas brīvdienas un izbraukumus atkarībā no šīm elektroauto vietām. Tātad jums ir kafejnīca vai viesnīca vai viesunams. Jums šis būtu arī netiešs veids, kā nopelnīt, piesaistot vairāk klientus. Un tad pēdējais ir, protams, kad šīs sistēmas atpazīst savus lietotājus, savus saimniekus un uzlāda savam elektroauto. Jums būs, protams, par pašizmaksu bez šīm transakcijām vai jūsu noteiktās cenas. Tātad vēlreiz, kādi ir ieguvumi no šīs Electrum Drive pakalpojuma? Viens un lielākais, ko mans kolēģis Ridanis minēja, šī pārvaldība, atskaites, cik ir lādēts, kas ir lādējies. Tātad pats pirmais ir jūs dabūjat saprotamu pārskatu un maksu par šīm veiktajām uzlādēm mēneša beigās. Viss ir vienā, tā teikt, dokumentā, jums pašam nekas nav jādara.
Tad, otrs ir, jūs tiekat pieslēgts šam uzlādes tīklam un esat ievietot šajā kartē. Šī ir arī ļoti, tā teikt, mēs palīdzam ar klientu atbalstu. Tātad mums ir šis 24/7 klientu atbalsts. Tātad jums nav nekas īsti jādara. Ja ir kaut kāda problēma ar norēķināšanos klientam, ir telefona numurs uz iekārtas, QR kods, ar kuru klients lādē, zvana mums, un mēs šo arī izsinām. Tātad jums tas arī nav jādara. Un, protams, tad šī ir atkal ērts veids, kā norēķināties jūsu klientam. Viņš nolādē aplikāciju, pievieno savu bankas informāciju, noskanē QR kodu un veic uzlādi, un par to samaksā uzreiz. Tad nedaudz par šo Elektrum Drive publisko tīklu. Tātad, kā jau minēju, šis ir lielākais uzlādes tīkls Baltijā. Šī ir mazliet, varbūt ne tik uzskatāma karte, bet, protams, visvairāk uzlādes vietu mums ir tieši Latvijā. Un tad pārējās Baltijas valstīs tās aug burtiski katru dienu. Uz šo doto brīdi vairāk kā 400 šīs uzlādes vietas. Līdz gada beigām ir plānotas jau 500 pāri un tā tālāk. Katru gadu strauji palielināt šo pieslēgu vietu skaitu. Tātad šīs aplikācija pieejama 4 valodās. Tas nozīmē arī, ja jums atbrauc klienti no, teiksim, ārzemēm, tā arī nav problēma. Viņi var nolādēt šo aplikāciju viņiem vēlamajā valodā un veikt uzlādi. Un esmu pieminējis 2 mūsu liels sadarbības partnerus šim publiskajam tīklam. Šīs pieslēgu vietas ir gan mūsu veidotas, gan mūsu partneru. Un tad lielākie partneri ir Lidl mazumtirdzniecības ķēde ar uzlādes vietām pie viņu veikaliem. Tad šīs arī var veikt uzlādi šeit ar mūsu aplikāciju, jo, kā minēju iepriekš, nedaudz. Un tad ir, tā teikt, šie mēģinājumi viņus apvienot. Mums ir lielākais, un mēs arī sadarbojamies ar daudz citiem lieliem tīkliem. Un pēdējais šis ir e-mobi CSDD ātrās uzlādes tīkls, tātad visā Latvijā. Tātad pēcapmaksas pakalpojums. Šis ir ļoti vienkārši. Burtiski šī degvielas karte. Jūs nolādējat aplikāciju, noslēdzat ļoti vienkāršu līgumu, tiek pievienot šis lietotājs, telefona numurs. Tā mēs zinām, kurš ir lietotājs. Vai arī jūs varat izvēlēties šo RFID uzlādes karti kā ērtāk, un tad visā šajā publiskajā tīklā veicat uzlādi, un mēneša beigās saņemat par to rēķinu, kā jebkurai, tā teikt, degvielas kartei. Tā. Tālāk, infrastruktūras izveide. Šis būs vēl viens veids, kā sadarboties ar mums. Mazliet kādi ir šie mūsu sadarbības veidi. Šeit minu vārdu infrastruktūras izveide, ar to domāju izbūvi, tātad no A līdz Z darbs, materiāli, iekārtas un šī mūsu norēķina sistēma. Tad šeit ir pirmie 2 atzari, 2 varianti. Pirmais ir sadarbība ar Elektrumu, ar mums, un tad ir otrs veidot šo pašu saviem spēkiem. Un pastāstīšu mazliet sīkāk, kā tas izpaužās. Tātad sadarbībā ar mums ir iespējams daudz dzirdēts arī plašsaziņas līdzekļos. No konkurentiem ir šī iznomājiet savu vietu, zemi, mēs uzliksim un jūs pelnīsiet. Tad ļoti vienkāršotā valodā varētu teikt, šis ir mūsu līdzvērtīgais piedāvājums. Šim ir daudz nosacījumi, tātad šis nav piemērots visiem, bet pašā pamatā tā ir, jums ir vieta, jūs sakontaktēties ar mums, jums liekas, ka šeit būtu laba vieta uzlādes stacijām, mēs investējam visu vai daļu, jūs par to saņemat komisijas maksu, un tas arī viss. Bet viss nav tik vienkārši, kā izskatās, ir vairāk nosacījumi. Tātad pats pirmais ir, mēs slēdzam ilgtermiņa līgumu. Tātad līgumi 5, 10, 15 gadi. Otrs nosacījums ir šīm uzlādes vietām obligāti jābūt publiski pieejamam. Tātad jebkurš var uzlādēties šajās uzlādes vietās, piebraukt, neatkarīgi jūsu klients vai ne. Uzlādes cenu nosakam mēs, Elektrum, un tad, autoplūsma, cik liela tā ir, un, protams, atrašanās vieta, cik tuvu citām uzlādes stacijām.
un tā tālāk. Tad šis otrs infrastruktūras izbūves veids ir to darīt pašiem. Šeit arī iedalās tā teikt divās daļās. Šī būs tā publiskā uzlāde, tas ir tas, ko es minēju pirms tam. Jūs nosakat uzlādes cenu, mēs ieinstalējam šo sistēmu, jūsu klientiem ir aplikācija, jūs pievienoties šim uzlādes tīklam, un tā teikt, klienti brauc pie jums. Ļoti atkarīgs no jūsu biznesa, kurš būs piemērotākais veids, bet es teiktu, ka šis ir 90% mūsu klientu iet šo ceļu. Un šis ir arī veids, kā nopelnīt. Un tad ir šīs iekšējās uzlādes, piemēram, kas no šiem nosacījumiem, iepriekš minētajiem nosacījumiem jums nedara. Jūs negribat, lai brauc, tā teikt, no ielas, jūs gribat, lai tie tikai jūsu klienti, kas drīkst uzlādēties, un tad šeit ir iespēja veidot, tā teikt, šo iekšējo uzlādi. Šī iekšējā uzlāde arī sadalās īstenībā vēl divās daļās. Tātad šī pirmā būs jūsu uzlādes vietas parādās aplikācijā, bet tur ir minēts, piemēram, tikai klienti drīkst lādēt, tikai jūsu veikala vai jūsu vietas klienti drīkst lādēties. Un tad šis otrs iekšējās uzlādes veids, kas vēl rodas, tiek veidots, taisīts, bet drīzumā būs gatavs, ir šī slēgta tipa iekšējā uzlāde. Šeit ir tā, ka jūsu uzlāde neparādīsies kopējā publiskā tīklā. To redzēs tikai tie lietotāji, kuriem būs īpašs pieejas kods. Tātad šis arī ir variants, piemēram, man daudz klienti, kas ir rūpnīcas vai ražojoši uzņēmumi, pie viņiem klienti nebrauc, tas viņiem nav aktuāli, tad viņiem vajag tikai praktiski pārvaldi un veidu, kā uzskaitīt šo visu, kas ir svarīgi, un tad viņi izvēlās šo pašu mūsu aplikāciju, bet tad veido tikai šo iekšējo uzlādi bez nekādas, tā teikt, peļņas. Un šeit es jokojot saku, ka kā pelnīt nepelnot ir ietaupot, un tad šeit sanāk, ka nekur nebūs lētāka uzlāde kā jūsu pašu uzlādes stacijā. Tā kā tā. Šeit šie attēli man ļoti patīk, jo viņi parāda, cik dažādās vietās, cik salīdzinoši vienkārši šis var izskatīties. Dažreiz prātā klientam liekas, ka šī nenormāli liela infrastruktūras izbūve, liels projekts, mēdz būt liels projekts, bet ļoti bieži sāk ar vienu uzlādes iekārtu. Viņi eleganti izskatās kaut kur pie mājas vai uz statīva. Klients piebrauc, noskanē QR kodu ar elektromdrive aplikāciju. Jums nekas nav jādara, jūs neesat viņai tuvumā, klients priecīgs, jūs priecīgi. Mēneša beigās saņemat atskaites un tā teikt, naudiņu, ko klienti ir iztērējuši par uzlādi jūsu uzlādes stācijās. Tā, tas pa lielam arī viss. Paldies liels. Tā kā atgādināšu vēlreiz, lūdzu piesakieties konsultācijai, rakstiet, zvaniet. Un ar prieku sadarbosimies jums un apkalposim jūs, un sniegsim informāciju un palīdzēsim. Tā kā, paldies liels.